Labdien, kolēģi! Tātad ārā skan, gribēju jau teikt, baznīcas zvans, bet ne Rīgas domas zvans. Tā kā sākam mūsu kārtējo Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdi. Es redzu, ka daļa deputātu ir pieslēgusies attālināti, bet nav pieslēgusies ELIS sistēmā, tā kā par saviem balsojumiem jums tad būs jāziņo MS Teams sistēmā. Un sāksim ar pirmo darba kārtības jautājumu. Tātad par dāvinājumu pieņemšanu no sabiedrības ar ierobežotu atbildību mikrotīklus. Un ziņotāja ir Lāsma Lansmane. Lūdzu. Jā, labdien! Vai var dzirdēt? Tātad es vēlos jūs informēt, ka SIA mikrotīkls turpina ziedot bezvada interneta punktus izglītības iestādēm, un līdzīgi jau kā iepriekšējos gados, gan 20., 21. un 23. gadā, arī Rīgas pilsēta ir saņēmusi šos te dāvinājumus no mikrotīkla. Šogad dāvinājumā ir ietverti 279 bezvada tīkla punkti, kas būs pietiekami 19 izglītības iestādēm. Lūdzu jūs lemt par šī dāvinājuma pieņemšanu un pilnvarot Rīgas pilsētas izglītības, kultūras un sporta departamentu slēgt, parakstīt šo te dāvinājumu līgumu pašvaldības vārdā. Paldies par ziņojumu. Es skatos, ka jautājums neviens nav pieteicies uzdot. Varbūt es tad pajautāšu pati, vai jūs varat drusku raksturot, kas ir tas, ko mēs saņemam dāvanā? Jā, tātad tās ir iekārtas, kuras mums pabeidz tīkla infrastruktūras iekārtošanu izglītības iestādē. Tātad Rīgas dome sadarbībā ar RDA un uzņēmējiem izvelk, tā vienkārši runājot, vadus. Un šo vadu galā tātad tiek pievienota tīkla iekārtas, kas nodrošina to, izglītības iestādes var strādāt internetā, mobilajā internetā. Paldies. Tātad joprojām nav jautājumu vairāk un arī debatēm neviens nav pieteicies un sagatavot balsojumu. Jā, Dzintra Geka balso par. Paldies, dzirdam. Gekas kundze par. Alvins kundze par. Našnieces kundze par. Tā. Elisā 9 par, plus 3 balsis par, tātad 12 par, vienbalstīgi. Paldies, kolēģi, ejam pie otrā darba kārtības jautājuma. Un tas ir par atļauju Ivetai Ratinīkai savienot amatus. Un ziņotāja tātad ir Ineta Zalāne, lūdzu. Jā. Ir sagatavots Rīgas domas lēmuma projekts par atļauju Ivetai Ratinīkai savienot amatu. Ir saņemts Ivetas Ratinīkas iesniegums par atļauju savienot Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas direktora amatu ar valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāju amatu. Saskaņā ar likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonas darbībā 7. panta 4. daļas 2. punktu. Šāda amata savienošana ar amatu citas publiskas personas institūcijā ir atļaut, ja nerada interešu konfliktu, un šai amata savienošanai ir saņemta tās koleģiālās institūcijas atļauja, kura šo amatu personu ir iecēlusi amatā. Departaments ir izvērtējis gan direktora amata funkcijas un kompetences, gan izvērtējis arī Kultūra kapitāla fonda ekspertu komisijas uzdevumus un eksperta funkcijas un uzdevumus, un secinājis, ka šīs amats savienošana pati par sevi interešu konfliktu nerada un arī nav pretrunā ar ētikas normām. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts atļaut Ivetai Ratinīkai savienot Rīgas Āgenskalna valsts ģimnāzijas direktora amatu ar valsts kultūra kapitāla fonda literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāju amatu. Paldies ziņotājai. Jautājumiem pieteicies Gunters Jirgensons, lūdzu.
Es jautājumiem pieteicos, ne tāpēc, ka es šaubītos, ka Iveta varētu neapvienot šos amatus kādā veidā, bet es par pašu dokumentu, par jēgpilnību. Nu, tagad mēs tā runājam bieži, kad mēs jēgu meklējam. Vairāk kā uz 2 lapām, jā, tur ir izklāstīts. Sakiet, nu, jā, protams, likuma panti atsaukt un tā tālāk, bet redziet, jā, skolas direktors vai apvieno savu amatu ar deputāta amatu un tā tālāk, jā, mums ir 3 skolu direktori. Šo akceptu no darba laika, uzskaitas no darba laika viedokļa dod departamenta direktors. Jā, departamenta direktors ir devis savu laiku arī šeit esošajiem 3 deputātiem, direktoriem šo te atļauju. Un tas nav skatīts domē. Sakiet, šis te jautājums tā kā ir, nevarēja to direktors vienkārši. Viņam vajag te atrasties. Šeit visu nosaka likuma regulējums. Likumā ir gan 6. gan 7. pants, un šī te 7. panta 4. daļa un 2. punkts nosaka šo te atrunu, ja ir saņemta tās koleģiālās institūcijas rakstveida atruna, kura šo amatpersonu ir iecēlus vai ievēlējusi amatā. Un šeit nevar būt departamenta direktors, jo iestāžu direktori amatā iecēla Rīgas doma, un tāpēc viss šis formāts ir attiecīgi saskaņots ar domas juridisko pārvaldi, jo šādā formātā šie te Rīgas domas amatu savienošanas saskaņojumi šādā formātā tiek formēti un virzīti uz domas lēmumu pieņemšanai, uz Rīgas domu lēmumu pieņemšanai. Un ir arī attiecīgi atrunāti šajā likumā tie gadījumi, kad šis saskaņojums ir vienkārši ar iekšējo normatīvo aktu regulējums, jo šie gadījumi, kad direktors saskaņo amatus, ir iekšējā normatīvā aktā, tas ir iestāžu vadītāja darba kārtības noteikumos noregulēts, jo tie ir tie citi amati, kas nav noteikti šajā likumā, kad ir nepieciešams koleģiālās institūcijas saskaņojums. Nu jā. Labi. Citiem vārdiem sakot, jūs izvērtējāt, ka tajā literātu, ekspertu, vadītāju pienākumi nav konfliktā viņas darbu kā direktoras darbu neietekmēs, jā. Nē, godīgi sakot, es saku, tāpēc saku es par to jēgpilnību. Es arī mēģināju sev izdomāt, kāpēc šādas veida tipa organizācijas darbošanās šādā organizācijā varētu ietekmēt, kāda no mūsu, kā direktora darba. Es nezinu. Jā, bet mums nav izējas likuma jāpilda. Likums ir pateicis, kuros gadījumos nepieciešams koleģiāls institūcijas lēmums, un tāpēc arī tiek gatavots viss šis garais pamatojums. Pamatojumā jāsatur visa informācija gan par likuma pieļaujamību, gan par to, ka mēs esam izvērtējuši šo te savienošanu un funkcionalitāti abiem amatiem, gan esošajam, gan savienojamam. Un tas arī šeit ir ietverts. Es pilnīgi piekrītu, bet mums šobrīd nav iespējas nepildīt likumu. Bet tas vēl tikai viens mazs komentārs, bet man liekas tā birokrātija mums ir jau aiziet jau, kur jēgpilnība tur kaut kādi jēdzīgi un meklēt vairs. Labi, tas bija komentārs, atvainojiet. Paldies. Cits izējas. Paldies, Jirgenson kungs. Cīņa ar birokrātiju ir viena no mūsu prioritātēm. Jūs jautājumi ir pēc būtības. Tātad nākamais jautājumu uzdošanai pieteicies Pliner kungs, lūdzu. Cienījamie kolēģi, man nav jautājums, ļoti īsa replika. Ratinieks kundze nesen sāka strādāt direktora amatā. Tas ir ļoti grūti, mēs ar viņu runājam, bet viņa ieies darbā. Un šīs blakus amats, tas nav darbs katru dienu un periodiski, un es ceru, ka neviens un pozīcija un opozīcija visi būs par, un manuprāt, mēs varētu balsot. Paldies! Paldies Pliner kungam par
repliku, kas tā kā jau no jautājuma daļas pāriet debašu daļā. Es skatos, ka debatēm vairs neviens nav pieteicies, tad varbūt noslēgumā savu vēlējumu. Es esmu gandarīta, ka mūsu deputāti un skolas direktori kļūst par tādas nozīmīgas kultūras institūcijas vadošu cilvēku. Neraugoties uz to no savas dzīves pieredzes, es novēlu Ivatai tajās 4 stundas, 7 dienas nedēļā atrast laiku arī sev un ģimenei, jo visi tie pienākumi kopā izskatās jau diezgan apjomīgi. Tā kā, lai izdodas visu savienot līdzsvaroti. Lūdzu sagatavot balsojumu. Balsojam. Dzintra Geka par. Paldies. To nav iespējams apvienot. To nav iespējams apvienot. Tas ir ļoti. Tātad par 10 plus Dzintra Geka Vaska par, tātad 11 par, 1 atturas, lēmums ir pieņemts. Paldies, kolēģi. Ejam pie 3. darba kārtības jautājuma. Un tātad par 2 iepriekšējiem jautājumiem Ieva Siliņa piekrita ziņotomas sēdē, tad mēs arī to piefiksējam. Tātad 3. darba kārtības jautājums - grozījumi Rīgas domas saistošajos noteikumos, kārtība kādā reģistrējuma un izskatāmi iesniegumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs. Ziņotāja Lāsma Lansmane, lūdzu. Jā, tātad noteikumi mums jau ir spēkā, bet šobrīd ir nelielas izmaiņas, un galvenās izmaiņas saistošajos noteikumos ir saistītas ar to, ka no 25. gada 1. septembra ar šo lēmumu mainīsies teritoriālo vienību robežas uzņemšanai 1. klasēs pašvaldības skolās. Tātad ar šiem noteikumiem tiek mainīts skolām piesaistīto teritoriālo vienību sadalījums un tiek izveidota jauna karte, kura ir pieejama GeoRīga vietnē, kas ir Rīgas pašvaldības ģeotelpisko datu publicēšanas platforma. Veidojot jauno sadalījumu, tika ņemti vērā gan demogrāfiskie rādītāji apkaimēs ar tādu mērķi, lai nodrošinātu to, ka apkaimēs dzimušo un deklarēto bērnu skaitam būtu pietiekami atbilstošs vietu skaits apkaimju skolās. Un otra būtiskākā iezīme ir tāda, ka kartes veidošana ir saistīta ar izglītības likumā pieņemto pakāpenisko pāreju, ka 3 mācību gadu laikā ir jāpāriet uz mācībām valsts valodā, un kas nosaka to, ka tieši arī no 25. gada 1. septembra izglītības apguve visā Latvijas teritorijā notiek tikai valsts valodā. Tātad balstoties uz šiem kritērijiem, pašvaldība arī ir izveidojusi jaunu karti, kurā ir 30 teritoriālās vienības, iepriekš tādas mums bija 80, un tātad veidojot šīs te jaunās vienības, mēs centāmies tās maksimāli pietuvināt apkaimju robežām, kur vien tas bija iespējams. Un vienlaikus, kur tas bija loģiski, arī saglabājot iepriekšējo zonējumu. Un vēlreiz gribu akcentēt, ka šajās jaunajās robežās, vienībās, turpmāk skolas vairs netiek dalītas pēc mācību valodas. Kā arī izmaiņas paredz to, ka vecāki bērnus 1. klasē varēs pieteikt ne vairāk kā 5 skolās. Iepriekš bija neierobežots skaits, kur vecāki varēja pieteikt bērnus, un bija vecāki, kas pieteica vairāk kā 20 skolās vienlaikus uz 1. klasi, kas, protams, radīja papildus darbu, gan veidojot sarakstus, gan informējot vecākus par iespējām uzņemt 20 dažādās skolās. Gribu arī uzsvērt
to, ka jaunais regulējums stāsies spēkā tikai ar 25. gada 1. septembri, tātad pēc gandrīz gada, un šos te jaunos nosacījumus piemēros tām klasēm, kuras tiks komplektētas uz 26. 27. mācību gadu. Tātad mēs esam paredzējuši to, ka vecāki saulaicīgi tiek informēti par šīm izmaiņām un var arī iepriekš saulaicīgi sagatavoties šīm izmaiņām. Arī papildus gribu jūs informēt, ka notika ļoti nopietns darbs šīs te jaunās kartes izstrādes gaitā. Tika organizētas 22 konsultācijas ar izglītības iestāžu vadītājiem, kurās mēs iepazīstinājām ar datu kopām par to, cik konkrētajā apkaimē ir dzimuši bērni, cik deklarēti, kā arī par to, kādas ir ģimeņu izvēles attiecībā no kuras apkaimes uz kuru skolu skolēni šobrīd dodas. Un sadarbībā ar Rīgas digitālo aģentūru ir ļoti precīzi šobrīd redzams, kāda kustība par Rīgā deklarētajiem bērniem un ārrīdzniekiem notiek Rīgas apkaimju ietvaros. Ar šīm kartēm iepazīstinot, skolu direktori bija ārkārtīgi priecīgi. Tāpat arī pēc pieprasījuma mēs organizējām tikšanās ar 2 apkaimju biedrībām, ar Brasas un Skanstes apkaimēm. Arī šīm apkaimēm mēs skaidrojām jauno kartes projektu un pamatojām to ar šiem iepriekš manis minētajiem datiem. Arī šeit tika saņemtas pozitīvas atsauksmes. Gribu arī pateikt, ka saistīšie noteikumi un paskaidrojuma raksts tika publicēti oficiālajā tīmekļa vietnē, kā to nosaka normatīvie akti, sabiedrības viedokļa noskaidrošanai. Un tas notika no 23. jūlija līdz 7. augustam, un priekšlikumi un komentāri netika saņemti. Tā, paldies, tas arī viss. Paldies par ziņojumu. Jautājumiem ir pieteikusies Našnieces kundze, lūdzu. Paldies departamentam par lielo darbu, jo šis tiešām bija milzīgs tāds pasākums, kam jums vajadzēja iziet cauri, un paldies arī, ka jūs atradāt iespēju tikties ar tām apkaimbiedrībām, kas vēlējās tikties. Faktiski tā bija ļoti korektā sadarbība, kurā apkaimbiedrības arī varēja sniegt savu atzinumu, un tas viss bija ļoti labi norganizēts. Paldies jums par to. Man ir tagad jautājums, izmantoju ļaunprātīgu laiku, lai pateikt paldies. Bet man ir jautājums sekojuši. Tā kā es tik labi nepārzinu Rīgu un arī visas šīs pārmaiņas, kā arī droši vien ir ļoti grūti pateikt katras apkaimes specifiskās tādas vajadzības. Man ir sekojušs jautājums, vai šī apkaime kartē ir ņemts vērā tas fakts, ka šī teritorijā, faktiski, kurā jūs esat iezīmējuši, ir skolas, kuras šobrīd, protams, viņas reformas laikā kļūst par skolām, kas ir šī latviešu valodas reformas ietvarā, bet kas pēc būtības ir mazākumtautības skolas, un tās ir vienīgās šī apkaimē. Jeb arī faktiski katrai apkaimē ir izvēles iespējas arī attiecībā uz tādu skolu, kas arī ir iepriekš bijusi valsts valodas skola. Es laikam slikti noformulēju savu jautājumu, bet es varu viņu pārpavīt. Es centīšos atbildēt tātad, protams, kā šī Rīgas skolu izkārtojums uz Rīgas teritorijas nav vienmērīgs. Tam ir, protams, arī vēsturiski aspekti, kad ēkas tika celtas, kad skolas ir izvietotas, un, protams, ka mums ir arī apkaimes, kurās pat nav nevienas skolas, jā. Tāpēc, ņemot vērā šo kartējumu, mēs centāmies, tuvākās apkaimes apvienot, lai šis te pieprasījums pēc izglītības, jā, atbilstu tam, kas ir šajās konkrētajās apkaimēs attiecībā pret tur dzimušo bērnu skaitu 19. gadā, tātad tie būs tie pirmklasnieki, kuriem jādodas uz skolu 26. 27. gadā. Mēs likām kopā skolas, kas ir šajās teritoriālajās vienībās, kā jau es teicu, nešķirojot viņas pēc mācību valodas, jo šo minēto mācību gadu arī pabeidzas šī te reforma, un visas skolas būs, mācības notiks latviešu valodā. Jā, bet
Es tad vēlreiz pārformulēšu jautājumu, jo es it kā nesaņēmu atbildi. Tātad šeit ir 20, manuprāt, 22 zonējumi, ja? 30. Piedošana, 30, jā, kur, man liekas, arī ļoti veiksmīgi ir veikt šis paplašināšana, jo, man liekas, tā paplašināšana ir laba pieeja, kas dod vairāk iespējas. Bet tad vēlreiz jautājums, vai katrā no šīm zonām ir arī skola, kura jau šobrīd, respektīvi, kura jau agrāk ir bijusi tikai valsts valodā? To es gribēju pajautāt. Jā, protams. Ok. Ir. Jā, ok. Tas arī bija tas, ko es gribēju pajautāt, jo mums stāv priekšā tomēr ļoti garš šis process, kurā mēs droši vien sekosim ļoti rūpīgi arī eksāmenu rezultātiem, arī tam, ko saka bērnu vecāki, arī tam, ko saka paši skolotāji. Jūs monitorēsiet visu, kas notiek skolā, un ir labi zināt, ka tajā 3 gadu periodā tomēr ir šīs izvēles iespējas cilvēkiem, jo tas arī var ietekmēt jūsu lēmums, jo es zinu, ka jūs šī procesa laikā saņēmāt dažādus komentārus, tostarp arī no iedzīvotājiem, no apkaimju biedrībām, attiecībā arī par filiāļu iespējām, vai ne, ka varētu būt filializācija šur un tur skolās, vai arī, teiksim, bija komentāri, kas atceros tieši no Skanstas arī un Brasas komentāri attiecībā par pierakstiem, kas ir kaut cita tēma. Bet, kas arī... Es saprotu, ka tie jautājumi, to, ko jūs minat, un arī apkaimju biedrības minēja savās sarunās, tie ir jau nākamie jautājumi, kad mēs runāsim par skolu tīkla optimizēšanu, ja? Tātad tur, protams, mums vēl ir darbs priekšā, un tas, ko jūs pareizi pieminējāt, tas ir visas sabiedrības darbs, strādāt ar to, lai mēs izveidotos kā vienota sabiedrība. Jā, liels paldies Lansmanas kundzei un liels paldies īstenībā par šo procesu. Es domāju, ka šeit varbūt bija bumba arī apkaimju biedrību pusē, ka viņas nenorēdīja vasarā uz šo aptālu, ko jūs korekti ielikāt. Jo vasara slikti ietekmēja mūsu darbspēju. Jā, bet mēs esam atvērti arī turpmāk, arī pēc šī lēmuma pieņemšanas turpināt šo skaidrojošo darbu, jo, tie jautājumi rodas varbūt no nezināšanas, un ja mēs izskaidrojam konkrētās apkaimes griezumā ar datiem, tad arī, mainās šis te viedoklis. Jā, es pilnīgi piekrītu. Liels paldies jums, ko es varu teikt, paldies un liela darba. Jā, paldies par jautājumiem un atbildēm. Mans jautājums ir, es skatīšos nevis pagātnē, bet uz priekšu, kas būs tie instrumenti, kā mēs informēsim vecākus šo pusotru gadu garumā par tām izmaiņām? Mēs cieši sadarbojamies ar komunikācijas pārvaldi, un es saprotu arī jau no šodienas mums ir sagatavot preses relīze. Kā jau minēju, mēs jau runājām ar skolu vadītājiem, tātad viņi jau arī ir informēti par šīm pārmaiņām. Līdz ko šis lēmums stāsies spēkā, mēs noteikti atkārtot informēsim skolu vadītājus un lūgsim viņus informēt skolu padomes par šīm izmaiņām, jo tie ir tie vecāki, kas aktīvi iesaistās skolas darbā, un viņi var arī informēt savus kolēģus. Un, protams, izmantosim arī visas tās iespējas, kas mums ir dotas, publicējot izmaiņas gan mūsu mājaslapā, gan Rīgas domas mājaslapā, un arī aicinam jūs sadarboties un arī palīdzēt skaidrošanā. Jā, paldies, jo tieši tas skaidrošanas darbs, man liekas, būs tas sarežģītākais. Informēt, mēs jau to informāciju nodosim. Tas mans jautājums ir par to, kā mēs sasniegsim katru to rīdzinieku, kurš vēlas laist bērnu skolā, lai beigās mums neizveidojas tāds informatīvais sastrēgums, tad, kad iestāsies tas gala datums. Vecāki šajās situācijās 1. klase diezgan laicīgi izdara šīs izvēles, jo, kā jūs zinat, es varu atgādināt, bērnus piesaka 1. klasē jau no 5 gadu vecuma, līdz ar to tas jau ir tas brīdis 2 gadus iepriekš. Viņi saulaicīgi jau sāk interesēties, meklēt informāciju. Es ceru, ka mēs tiksim galā ar skaidrojošu. Mans priekšlikums, ka mēs visi kopā liekam galvas un ar komunikācijas pārvaldu varbūt veidojam kādu informatīvo materiālu, ko mēs varam. Jā, diezgan labi arī veidojuši te ieraksta veidi, tātad mēs varam šo skaidrojošo materiālu informāciju ierakstīt video formātā, un arī šādu mēs varam publicēt gan sociālajos tīklos, gan var ierakstīt skolu mājaslapās, tā kā jā.
Jā, paldies par šo. Jautājumiem pieteicies Jākapsons, Edgars, lūdzu. Labdien. Man ir nedaudz paplašinot jautājumu. Tātad mēs šodien lemsim par tīri juridiskā noteikumiem. Es gribēju pajautāt, kā tas praktiski viss dabā izpaužās. Proti, šobrīd, es saprotu, ir tā, ka bērni var jau šobrīd piesakt no 5 gadu vecumā. Un kā tur ir, ja piesakt 5 gadu vecumā, vai tur jau var uzreiz pateikt, ka jā, jūsu bērns pēc kritērijiem tur atbilst, ja viņš ir prioritārs, mēs viņu varēsim ņemt, vai arī tā kā to pasaka kādā pēdējā brīdī, jo teorētiski var kāds cits prioritārāks atnākt. Protams, jā. Pēdējais termiņš ir cik pirms? 15. maijs ir tad, kad sāka veidots, noslēgt pieteikšanās, izveidots saraksts, jā, tad var redzēt. Tad, teiksim, ja nav tā, ja prioritātes visas ir vienādas, tad vienkārši paņem to, kurš ir pirmais rindā. Pieteicies, jā, pēc tā datuma un laika. Un tagad es saprotu, ka mēs samazinām no šiem 20 pastāvīgiem, reizē varētu būt tiem pieteikumiem uz 5, un tad mēs mainām to teritoriju citādā, kas ir nosaka to prioritāti. Man laikam ir jautājums tāds, vai ir domāts, vai būs kaut kādi palīgi rīki, lai varētu labāk saprast vecāk šīs lietas. Cik ir reāli izskatās? Jā, paldies par šo jautājumu. Mums tiešām iepriekš arī iedzīvotāji sūdzējās, ka viņi īsti nesaprot, tad kam viņi, kurai skolai viņi tā kā pieder, un tāpēc mēs kopā ar Geo Rīga esam izveidojuši šo te vizuālo karti, kurā daudz labāk vizuāli var redzēt, ja? Tātad, kurai teritorijā tā vienībai es vairāk atbilstu. Faktiski piesakoties pakalpojumu, kas šobrīd laikam caur Latviju LV, tur arī varēs saprast to prioritāti, kāda tiek piešķirta šai rindai vai? Nē, mums šāds pakalpojums uz 1. klasi nav. Joprojām vecāks piesakās skolā, un skola šos iesniegumus reģistrē valsts informācijas sistēmā. Jā, tas ir skolā. Labi, skaidrs, paldies jums. Paldies par jautājumiem. Vairāk neviens jautājumiem nav pieteicies, bet mums ir pieteikušies kolēģi debatēm. Rita Našniece, lūdzu. Paldies, Laimē, par šo uzsvaru, par informēšanu un informētību, jo tiešām šī ir tāda ļoti, ļoti aktuāla un karsta jautājuma ģimenēm. Un, man liekas, Laima ļoti labi iezīmēja to, ka mums vajadzētu tiešām uz to informācijas kampaņu nofokusēties. Un es domāju, ka mums jāiesaist arī apkārtņu koordinātori, kuri arī strādā ar skolām, un viņi līdz ar to, viņi faktiski strādā arī šām biedrībām, kur ir ļoti daudz vecāku. Un patiesībā māmiņas ar bērniem mūsu galvenais, tā teikt, aktīvisma resurss. Iespējams arī, ka viņus vajadzētu iesaistīt šajā visā informācijas procesā. Katrā ziņā to karti un izēju uz karti droši vien pēc balsojuma Rīgas domē acīm redzot ir paredzēts, vai ne? Mēs viņu liekam visur relīzēs, mēdījiem un visu kaut kur. Jā, liels paldies kolēģi un paldies arī Laime par to, ka viņa iezīmēja to šauro vietu, kas mums parasti veidojas šādām informācijām. Paldies! Paldies. Debatēm pieteicies Gunters Irgensons, lūdzu. Es arī ļaunprātīgi gribēju izmantot laiku un teikt paldies departamentam par šo darbu, Laimai par šo darbu, jo man arī bija iespēja piedalīties vienā no šīm 22 sanāksmēm. Un jāsaka tā, es biju pārsteigts par to, kāda informācija, cik daudz sīka informācija departamentu rīcībā, cik viņiem ir daudz apkopoti dati par to, no kādām apkaimēm uz kādām citām apkaimēm, kurām tieši skolām izvēlās, un ne tikai
jaunieši izvēlās braukt, bet arī pa vecuma grupām. Tur varēja redzēt ļoti labi, cik ir 1., 2., 3. un vecāki bērni. Un tieši pa vecām grupām tur ir tā analīze, kas ir izdarāma tagad pēc šīs datu bāzes, kas ir jūsu rīcībā. Un tas jau, protams, tas ir gan pie skolu tīkla optimizācijas, un tā ir ļoti unikāla vienreizēja labi dati, kas jums arī tālāk noderēs. Tā kā paldies jums par to darbu, ko jūs esat izdarījuši. Un, ja godīgi jāsaka par to, protams, viss tas jāpublicē, viss jāredz, jo tur kaut kāds nianses tomēr var būt, bet es tur, godīgi sakot, neredzēju lielas izmaiņas no jau esošās struktūras šī te sadalījuma. Tāpatās, tagad ir pārēj no mazākuma tautību valsts valodas, bet viņi tāpatās, kā viņi tur dublējās tās apkaimes, tā viņi arī tagad tur dublējās, un tur, kaut kāds laikam jau tur bija šķiņ kaut kāda iela pa labi, pa kreisi, bet, tur ir ļoti minimāli. Es domāju, tur drīzāk varētu būt tur tas, kā vienam otram varbūt negaidīts pārsteigums. Kā jūs teicāt, tagad varēs 2 skolās tik pieteikties, jā? 5. 5. Tas ir pietiekami. Nē, tad es domāju, tur arī nebūs problēma, jo ir, protams, vecāki piesaka vispirms tur tajās elitārajās skolās, un, protams, pēc tam arī piesaka kā vienā no tām 5 arī savā apkaimes skolā, jo, ja netiks tur iekšā, tad tur gan, tad vismaz būs garantēta vieta. Jā, paldies, tā kā paldies jums. Paldies, bet cik šeit izskanēja vairāk paldies, es arī no savas puses teikšu milzīgi paldies un nesopas. Un tas lielākais gandarījums man tiešām ir, ka mēs kā Rīga un apjomziņā mēs esam vislielākā pašvaldība ar vislielāko apjomu, 1/3 daļa izglītības sistēmas Rīgā. Ka mēs par saviem līdzekļiem veidojam šīs datu bāzes un instrumentus, kā mēs varam analizēt un datos balstīt savus lēmumus. Par to vislielākais paldies departamentam. Es zinu, cik grūti tas nāk un cik tas ir dārgi. Un es ceru, ka vismaz vidējās izglītības jautājumā valsts tā kā varētu uzņemties līderību un arī finansējumu, ja ne paši izstrādāt, tad vismaz kompensēt, jo tas ir ļoti dārgi, lai arī pieteikšanās vidusskolās kļūtu cilvēcīgas un lietotājiem draudzīgas. Otra lieta, ko es gribēju piezīmēt šeit, ka ir svarīgi ar šīm fiziskajām kartēm arī turpināt pārēju mūsu domāšanā, ka mēs vairs nedomājam kādās 2 kategoriju skolās, bet mēs domājam par mūsu izglītības sistēmu kā vienotu izglītības sistēmu. Tas prasīs laiku. Mēs ejam saprātīgā ātrumā, lai to varētu īstenot, un arī par to paldies. Un, protams, vislielākais paldies par to komunikāciju, kas ir bijusi, un es ceru, ka mums izdosies arī uz priekšu visas tos komunikācijas jautājumus tātad nogludināt tik līgani un lēzani, ka iztiksim bez kādiem lieliem satraukumiem no vecāku puses, jo vecāki un bērni ir mūsu gala lietotājs. Tā kā vēlreiz milzīgs paldies par ieguldīto darbu, un es aicināšu sagatavot balsojumu. Jā, Dzintra Geka par. Paldies, dzirdējām. Jā, man sistēma uzkārās, es arī par roku. Tātad 8 par plus 2 par. Ivana kartais nobalsojam, nezdevām. Līmērkungs arī par, tātad kopā 11 par. Paldies, kolēģi, lēmums pieņemts, ejam pie nākamā darba kārtības jautājumu, un es šobrīd, man te viss ir apstājies datorā, bet 4. darba kārtības jautājums tātad ir, jā, un par šo jautājumu sapratu Rita Našniec gribētu ziņot, jā? Domas sēdē. Jūs par 3., jā? Jā. Par 3., jā, es labprāt, jā. Jā, ok.
Tad ejam pie 4. darba kārtības jautājuma. Andrē Pumpur, Rīgas 11. pamatskolas nolikums un ziņo Inete Zalāne. Lūdzu. Jā, paldies. Ir sagatavots jauns nolikums pēc būtības. Galvenās izmaiņas ir saistīts ar to, ka skola īsteno izglītības procesu 2 adresēs. Nolikumā parādās arī šīs 2 adreses. Nolikums izdots pilnībā no jauna, jo ir aktualizēta redakcija, ņemot vērā, ka iepriekšējais nolikums izdots 12. gadā, un līdz ar to ir ievērotas visas šīs redakcionālās izmaiņas ar Rīgas valsts pilsētas pašvaldību, ar departamentu jauno nosaukumu, un līdz ar to arī citas redakcionālas izmaiņas, kas ņemot vērā, ka pēdējos gados ir standartizēti iestāžu, gan pirmsskolu, gan skolu iestāžu nolikumi, un tas arī ir viss, šis nolikums ir izdots pēc jaunajiem standartiem. Lūdzu balsot. Paldies. Jautājumiem neviens nav pieteicies, arī debatēm nē, lūdzu sagatavot balsojumu. Jā, Dzintra Geka par. Paldies. Par 11 plus Dzintra Geka, 12 par, pieņemts vienbalstīgi, paldies, un par šo jautājumu, kā arī atlikušiem nolikumiem, Ieva Siliņa pieteicās ziņot sēdē. 5. darba kārtības jautājums Rīgas pirmsskolas izglītības iestādes Blāzmiņu nolikums un ziņotāja Inete Zalāne, lūdzu. Jā, tieši tāpat nolikums ir izdots no jauna, jo iepriekšējais nolikums ir bijis izdots arī 12. 13. gadā un arī aktualizēts pilnībā pēc jauniem standartiem un arī izmantojot gan jauno pašvaldības, gan jauno departamentu nosaukumu. Lūdzu balsot. Paldies. Jautājumiem neviens nav pieteicies, arī debatēm nē. Lūdzu sagatavot balsojumu. Balsojumu. Dzintra par. Paldies. Par 11 plus Dzintra Geka par 12 vienbalsīgi. Paldies, kolēģi! Ejam pie 6. darba kārtības jautājuma Rīgas 13. pirmsskolas izglītības iestādes Zābecītes nolikums. Ziņo Inete Zalāne. Jā, arī pirmsskolas izglītības iestādes Zābecītes nolikums ir aktualizēts pilnībā, jo iepriekšējais arī ir izdots vismaz 10 gadus atpakaļ. Arī aktualizēti gan pašvaldības, gan departamentu nosaukumi, citas izmaiņas, kas būtu būtiskas attiecībā vai uz izglītības programmām vai citiem aspektiem nav. Tā kā ir tikai pēc standarta pārstrādāts nolikums. Paldies par ziņojumu. Jautājumiem neviens nav pieteicies, arī debatēm nē. Lūdzu sagatavot balsojumu. Balsojumu. Dzintra Geka par. Paldies. Tā, par 11 plus Dzintra Geka, par 12 vienbalstīgi par. Paldies, kolēģi! Ejam pie mūsu noslēdzošā jautājuma, bet ne mazāk svarīgā par Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības, kultūras un sporta departamentu nolikuma
līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību jaunatnes organizāciju kapacitātes stiprināšanai projektu saskaņošanu. Ziņotājs Dmitrijs Vērēvs, lūdzu. Labdien! Saskaņā ar saistošiem noteikumiem numur 248 par pašvaldības atbalstu sporta aktīvās atpūtas un darba ar jaunu projektu īstenošanai Rīgā ir sagatavots nolikuma projekts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība jaunas organizāciju kapacitātes stiprināšanai. Šī konkursa mērķis ir sniegt atbalstu organizāciju darbībai un attīstībai, un šis arī ir jau ikgadējais konkurss, un primāri tas ir orientēts uz mazāk mēroga jaunatnes organizācijām vai nesen darbību uzsākušām organizācijām. Un tradicionāli šis ir vienīgais konkurss jaunas jomā, ko mēs rīkojam rudenī, tieši šim te klusajam periodam, kad pārējā konkursa nav, ar domu, ka organizācijas var fokusēties uz savu attīstību, uz savu biedru, uz savu brīvprātīgo mācībām, kā arī palīdzēt tiem nosekt, tai skaitā telpu nomas ziemas mēnešos tām telpām, ko organizācijas izmanto darbam ar jauniešiem. Būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo nolikuma redakciju saistītas tieši ar finansējuma apmēru palielināšanu vienam projektam, kas tagad ir 4500, kā arī ir precīzāk definētas atbalstāmās aktivitātes un nedaudz precizēta vērtēšanas kritērija. Lūdzam saskaņot. Paldies par ziņojumu. Esmu pieteikusies pirmā jautājuma uzdošanas rindā. Mans jautājums ir tātad, cik apjomīga finansēs šī programma kopumā ir? Šī ir viena no nelielākajām programmām. Objektīvi, faktiski mēs runājam visticamāk par 7 līdz 8 projektiem, kas tiks atbalstīti šajā rudens kārtā. Tas faktiski, ja mēs skatāmies vēsturiski, tad tas apjoms samazinājās pēc tam, kad 23. gadā ļoti būtiski tika palielināts finansējums pašvaldībai nozīmīgiem darba ar jaunu projektiem, un šobrīd tas sadalījums tieši tur ir veidojas, ka konkursā pašvaldībai nozīmīgie darba ar jaunu projekti mums ir lielas organizācijas ar tādām nopietnām, regulārām darba ar jaunu infrastruktūras objektiem un programmām, un šajā konkursā tas ir mazākas organizācijas vai tās, kas grib sagatavot jauno brīvprātīgo komplektu vai kas grib atsākt darbu pēc tāda klusāka perioda. Tā kā parasti šis pieteikumu skaits arī lielāks par 10 nav. Līdz ar to, ja mēs skatāmies uz kvalitatīviem pieteikumiem, tad es gribētu teikt, ka iepriekšējos gados visi kvalitatīvi pieteikumi ir tik atbalstīti šajā konkursā. Tātad es pareizi saprotu, ka nākamā gada budžetā mums nav jāparedz lielāks finansējums šai programmai? Šai programmai nē, mums ir citas programmas, kur finansējumi gan būs jāpalielina, bet šī nē, šī varēs palikt tādā apmērā, kāda ir šobrīd. Ja mēs skatāmies tieši uz pieprasījumu. Protams, ja būs lielāks finansējums, tas iespējams veicinās arī lielāku ieinteresētību no organizācijām. Bet tīri no konkurences viedokļa daudz lielāka šobrīd savstarpējā sacensība starp organizācijām ir tieši nomeķu konkursā un brīvā laika aktivitāšu konkursā. Paldies, jo vienkārši pēc tām ziņām 2 dienas pēc kārtas, kā tad mēs visi novecojam, man liekas, ka mēs pa maz naudas tērējam jaunatnē. Viņi visi aizmuks no Latvijas, tāpēc kā mēs visu naudu tērēsim tikai senioriem, un es varu atļauties to teikt. Paldies. Jautājumiem pieteikušies Rita Našmiets, lūdzu. Jā, great minds think alike. Laima uzdevu ļoti to, ko es gribēju faktiski uzdot. Nē, man bija jautājums, jo redz, labi, tas labs punkts, ka mēs viņam paaugstinām dabīgi to latiņu, un viņi saņem vairāk, viņi var izdarīt vairāk. Bet tā pašā laikā ir diezgan skaidrs, ka šī programmā līdz ar to būs mazāk tie, kas ir ieguvēji. Bet jūs pateicāt kaut ko es gribēju tomēr no jums tad precizējumu. Jūs šī gada, respektīvi nākošā gada, šī gada budžeta plānošanā un nākošā gada budžetā, jūs tomēr esat iecerējuši celt tieši šo programmātisko, respektīvi projektu atbalstu finansiāli citās grupās, vismaz, ja ne šī, tad vismaz citos konkursos. Mēs no savas puses, domājot par nākamā gada budžetu, lūgsim papildus finansējumu citiem konkursiem, kurās mēs redzam ļoti lielu ieinteresētību un atsaucību no organizācijām, kur tiešām šīs konkursi ir 3-1, teiksim. Šajā gadījumā mēs redzam daudz mazāku
konkurence organizācijas starpā. Un šis nolikums, šis konkurss, par kur nolikumu tikko ziņoja, tiks izsludināts vēl šogad. Līdz ar to šis te pirmais avans maksājums organizācijām 90% apmērā aizies vēl no šī gada budžeta uz nākamo gada budžetu, pāriet tikai šis atlikušais maksājums pēc atskaišu iesniegšanas. Faktiski šis primāri ir ietekme no šī gada budžeta, nevis uz nākamo gada budžetu. Bet man priecē tiešām tas, ka jums ir nodoms uz nākošā gada budžetu celt finanses citās konkursu grupās, ja? Mēs lūgsim papildus finansējumu noteikti, jā. Jautājums, cik tas būs iespējams, protams. Jā, protams. Jā, bet liels paldies. Paldies. Jautājumiem pieteicies arī Edgars Jākapsons, lūdzu. Jā, labdien. Man bija viens jautājums pēc būtības, uz kuru es dzirdēju atbildi jau pašā ziņojumā, un tad man ir vairāk jautājums, vai drīzāk lūgums par procesu, ka lūgums tomēr arī ielikt šo te jautājumu paketē Elisā to īso skaidrojumu, kas tad ir tās galvenās izmaiņas, tas tā turpmāk, jo tieši tas bija mans jautājums. Jūs to arī pateicāt klātienē, bet būtu labi to arī saprast, tā kā pirms tam paldies. Jā, paldies, ņemsim vērā. Paldies! Katrā ziņā darbs ar jaunatni un jauniešu organizāciju atbalsts ir Rīgai vitāli svarīgs, tieši šo demografisko skaitļu dēļ. Un tāpēc es ceru, ka pēc iespējas ātri mēs izpildīsim un sasniegsim rezultātu pie tā mūsu mērķa, kas ir jaunatnes atbalsta centrs un iniciatīvu centrs Pārdaugavā, Kalnciem ielā. Un es sagaidu no kolēģiem arī tādas proaktīvu rīcību, ne tikai senioru gadījumā, bet arī jaunatnes gadījumā. Paldies, lūdzu sagatavot balsojumu. Balsojam. Dzintra Geka par. Paldies. Ratinīka arī par, Jākaus Plinars arī par, 3 par. Tātad 9 par plus 3, 12 par, vienbalsīgi pieņemts. Paldies, kolēģi, par atbalstu, tā skaitā arī jauniešiem. Esam izsmēluši mūsu darba kārtību, vai pie dažādi kādam ir kas ziņojums. Tātad vēlreiz apsveikums visiem skolotājiem, jo jau pagājušā starptautiskajā skolotāju dienā, un lai visiem priecīgas brīvdienas šķiet pēc nedēļas atpūta, kā saka, elpas ievilkšana pirms ziemas cēliena, un tiekamies kārtējā komitejas sēdē 24. oktobrī 2001. Lūdzu, kolēģi, savos kalendāros atzīmējiet šo nozīmīgo notikumu. Paldies, sēdes slēdz.